Šodien 2026. gada 22. februāris. Pēc 2 dienām Krievijas pilna mēroga karam apritēs 4 gadi kopš Ukrainā. Šodien šeit, Ogres muzejā, ir paredzēta tikšanās ar cilvēkiem, kuriem interesē tas, kas notiek Ukrainā, un diskusija. Būs arī ukraiņu karavīri, kur iziet rehabilitācija Latvijā. Man vienmēr šīs diskusijas ir interesantas, jo tur cilvēkiem ir dažādi viedokļi. Nes kā būs šodien, bet es domāju, būs interesanti. Ko es gribētu teikt? Šodien mums nav tieši šī gada diena. Gada diena ir 24. februāris, bet par cik, lai cilvēki varētu uz šo pasākumu ierasties, tad mēs nolēmām to darīt svētdienā, 2 dienas pirms šī nozīmīgā datuma. Un kā mēs zinām, ir pagājuši 4 šie kara gadi, kas plosa Ukrainu, Ukrainas zemi, Ukrainas tautu, un, kā mēs zinām, Ukraina cīnās par mums, par visu Eiropu. Kritīs Ukraina, nebūsim arī mēs. Pasākumu es gribētu atklāt ar 4 šiem karavīriem, kas ir ieradušies pie mums Latvijā rehabilitēties. Puisis pats ir no Ļvivas. Сколько вы на фронте пробыли? Недовго, півроку. Полгоda. Pusgadu viņš ir bijis frontē, ievainojums viņam ir amputācija, kājas amputācija, rokas amputācija, delnas. Un patreiz viņam šeit uz vietas tiek piemeklēts protēzes, lai varētu attiecīgi cilvēks pilnvērtīgi, neteiksim pilnvērtīgi, bet normāli dzīvot, lai varētu, kā saka, turpināt savu dzīvi. Ar rehabilitāciju viņš ir ļoti apmierināts. Šie pakalpojumi tiek sniegti augstā līmenī un kvalitatīvi. Gadu pabijis frontē Aleksejs, arī tāpatās kājas amputācija, un šeit iziet rehabilitācija. Jūlijs ir 2 gadi bijis frontē, viņam ir trāpīts galvā, galvas trauma, ielikt iekšā plāksne. Dmitro ir mazāk kā gadu bijis frontē, dabūjis ievainojums gan kājā, gan arī kreisās rokas delna, kur tagad tiek gatavots operācijai, lai varētu šo rokas delnu savest kārtībā. Ar rehabilitāciju apmierināts. Man pirmā gada varbūt tās neizbrīna mūsu kaimiņi, kā man izbrīna sociālos tīklos, ko mēs redzam, ko mūsu paši tautieši raksta. Un kā viņi uztver karu. Mēs, diemžēl, mums ir radīta ļoti daudz tādu pēcnācēju, kas neatcerās vēsturi, neatcerās, ko piedzīvoja mūsu vecvecāki un kā viņi šeit rīkojās. Mēs daudz ko redzam tikai dažus soļus uz priekšu, un daudz, kur ir pārmetumi mums, kāpēc jūs brauciet uz Ukrainu, ko jūs tur dariet. Jāpalīdz vairāk savai tautai. Jā, mēs šeit būvējam brīnišķīgas skolas, mēs ļoti daudz ko darām, bet tā visam nebūs nekāda nozīme, ja šeit parādīsies orki un visu to iznīcinās. Mūsu liktenis izšķirās varbūt tur. Un mēs neesam tik daudz. Mēs esam maz. Un mēs esam ļoti sašķelti. Mēs nevaram vienoties par kaut kādām kopējām lietām. Mēs sadalāmies 110 partijās un 100 uzskatos. Mums tas, kas saistīts ar Ukrainu un Latvijas aizsardzību, ir jābūt mums kopējam vienam mērķim. Un tur nedrīkst būt dažādas domas vai dažādas skatījumi. Partijas uzdevums, ko jūs teikt, vai parastais zīves rulis
Kāpēc tās šausmīgas nodarījums mums? Par kādu jūs te Ukraiņu, jums deva tiesību Ukraiņu mutē vārdu ņemt nemaz? Kas notiek Ukraiņas civilizācijā, paklausīties? Viņa iznīcina jūs visus. Sakiet, ko jūs organizācija Viņa iznīcina. Ko jūs darat, vai tā nebūtu? Labi, Paklusēt pat. pirmām kārtām netaisiet muticiet kundze, ja jūs šāda te veidā uzvedīsieties, mēs jūs izvedīsim ārā, ja? Šeit nav nekādas bļaustīšanās. Aiztaisiet mutes un ejiet nokaunēt. Pagaidiet, tūņās mutes taisīsim civilizāciju. Lūdzu, ejiet un nomierinieties un... Mums Dieviņš ir pieļāvis visus cilvēkus, un viņiem visiem ir vietas zem zemes. Katram ir Un uz zemes. Jā, un kāds var izteikties? Mēs šodien atcerējāmies Ukrainas kara gada dienu. Patiesībā galvenais secinājums, kad mēs esam līdzīgā situācijā. Un mums ir jāmaina domāšana. Mums ir citīgi jāgatavojās, un mēs esam 4 gadus izniekojuši. Un jānāk kopā visiem. Mums ir viens kopējs mērķis. Mērķis ir izglītot jaunatni, motivēt viņus, lai viņi gribētu aizstāvēt valsti un gribētu par savu valsti cīnīties. Mums, teiksim tā, pieaugušajiem ir jāatmet visi sīkie kašķi, visas nesaskaņas. Mums ir viens kopējs mērķis saglabāt Latvijas valsti brīvu, neatkarīgu, palīdzēt Ukrainai, un Ukraina palīdzēs saglabāt mūsu valsti. Mēs esam kopā saistīti šajā karā. Un tas nav tikai Ukrainas karš, tas ir mūsu arī. Ja mēs to ātrāk sapratīsim, ātrāk rīkosimies, mēs nonāksim pie zināma rezultāta. Visiem novēlu veiksmi un meklējam viens otrā kopējā, nevis atšķirīgā. Īsos vārdos par šiem periodiem izjūt savu pastāstu. Jā, sveicām vispirms Ukraiņu karavīriem. Lai laba veselība, kā saka, savies sev kārtībā, un paldies par to, ko viņi ir izdarījuši. Viennozīmīgi, jā. Tur var tikai piekrist, ka šobrīd Ukraina ir tā, kas ir tas Eiropas, kā saka, priekšpostenis, kas to tur. Bet karš jau nesākās 2022. gadā. Karš sākās 2014. gadā, 20. februārī, kad Krievija veica šo agresiju. Tāda Krimu vispirms, pēc tam Ukrainas austrumu. Un ko es varu noteikt, es arī uz faktiem varu pamatot to, ja, ka tikai un vienīgi rietumu neizdarības dēļ mēs nonācām līdz 2022. gada 24. februārī. Tikai un vienīgi. Jo visa šī laikā, kamēr Krievijā bija Putins pie varas, ja, viss tikai darīts tā, lai Eiropu saistītu ar Krieviju ekonomiski, ja, pilca Krievijas aģentūra iekšā, ja, tiem saucamiem Putina konserviem, ja, un tā tālāk. Un 2014. gadā kāda bija reakcija no rietumu puses? Absolūti nekāda. Kaut kādas sankcijas uzlika, ja, bet Krievija to ļoti labi redzēja, ka tas nav tas. Tātad rietumi tika novērtēti vienkārši par vājiem. Un tas deva iespēju viņam turpināt savu agresiju, ja, līdz 22. gadam nekas nenotika. Konflikts Ukrainas austrumos tika uzturēts visu laiku, nekādas Minskas vienošanās netika pildītas. Ja. Pa Krievijai dēļ tā lika sankcijas virsū, bet atkal tās sankcijas bija tādas, kas absolūti neietekmēja Krievijas šos plānus. 2022. 24. februārī lielai daļai rietumu konflikts kaut kur postpadomu telpā tur, jā. Kaut kas tur nav. Ukraina pirmos 4 mēnešus cīnījās būtībā viena. Vācieši atsūtīja ķiveres, jā, pārsienamos materiālus, un tas arī bija viss, jā. 2023. gadā sāka beidzot saprast, ja, ka kaut kas tomēr nav labi. Ja. Un jau 24. gadā jau runāja, ka Krievija rada draudu Eiropai. Ja. Lūdzu, jums te ir atbildi. Ja. Un arī visa šī palīdzība, kas ir no kara sākuma, ja,
visu laiku baidoties nepārkāpt kaut kādas sarkanās līnijas. Jā, uzmanīgi, jo Krieviem redzi kodolieroči un tā tālāk. Jā. Diemžēl tāda ir tā realitāte. Jā. Tagad mēs redzam, ka jāsaka, kā ir, ka visa šī rietumu vienotība un arī tas NATO bija vairāk tāds kā papīra tīģeris. Jā. Bijušais NATO ģenerālsekretārs stāsta, jā, mēs izdarījām kļūdu. No ko nu vairāk? Ir ļoti grūti sasmelt to, kas ir izliets. Jā. Un par to maksā, diemžēl, Ukraina šobrīd. Un tam gala rezultāts, redzams, nav. Es vismaz neredzu. Jā. Jo Krievija ir aizgājusi aiz tās strīpes šobrīd, kur atpakaļceļa vienkārši nav vairāk. Pavisam vienkārši. Un tad varam iedomāties, jā, ko viņš savā trakumā var izdarīt. Mēs zinām vēsturiski Krievijā, ko nozīmē iekšējās nekārtības, jā, visādas revolūcijas un tā tālāk. Un rietumi no tā ļoti baidās, kas tad būs, ka Krievija sāks jukt un brukt. Jā. Amerikāņiem jau ir vēsturiski glābt Krieviju. Šī laikam ir tāda 5. reize, ka viņiem patīk. Jā. Ko tur pārmest? Jā? Tā viņi ir. Jā. Jau no 19. gadsimta viņi ir glābuši viņu. No bada, no mēsliem, jā. Un tā tālāk. Tagad atkal tas laiks ir pienācis. Redzam, Eiropa, jā. Krievija vispār Eiropu neņem vērā. Eiropiešu Krievijas absolūti nav nekas. Tāpēc, ka viņi nespēja neko izdarīt šobrīd. Izņemot runāt, mēs atbalstam, mēs atbalstīsim, mēs darīsim, jā. Dažādas pieņemt, kā saka, lēmumus, jā, un tā tālāk, bet tā darbība, tur jau tā lieta. Bet redzam, ka nekas nemainās. Eiropa ir tāda pacifisti, jā. Ir jau tik tālu pierasts pēc 4 gadiem, jā, ka tas liekas daudziem kā normāla parādība. To saprotam, Baltijas valstis, jā, kad nav labi. To saprot Somija, to saprot Zviedrija, to saprot Polija. Bet Itālijai, Portugālei, Spānijai, Grieķijai pilnīgi vienalga, jā, kas notiek. Un kādu mēs vienotību tagad varam redzēt? Kur viņi ir, lai visi pieceltos un atbalstītu Ukrainu un nospiestu ulti pilnīgi un galīgi. Ir tikai paziņojumi, mēs atbalstīsim un tā tālāk. Rietumi varēja jau daudz ātrāk atrisināt šo problēmu, jau sākot ar 2022. gadu, ja, ka varēja to izdarīt, ka Krievijas fronte bruka pēc Harkivas operācijas rudenī 22. gadā. Ja. Bet vienkārši iedeva laiku, ja. Nedēļu ritīgi to, ko vajag, un te ir rezultāts. Ko mēs? Mēs jau te runājam, ja, arī par attīstību, kad ir draudz, bet ko es gribu pievērst uzmanību, ja. Jo Krievijā jau nav tas, ka viņi īsti nemāk karot, ja, bet tā domāšana jau viņiem ir pareizi, ja. Un viņi darīs visu, lai turpinātu šūpot, ja. Viņi ļoti labi apzinās, kur ir vājie punkti. Ļoti labi to zina, un viņi tos izmantos. Sāksim kaut vai arī mūsu Latvijā, teiksim, ja. Visus šos 30 gadus nekas netika darīts, skatoties uz Latvijas austrumiem. Ja. Mēs tur varam būvēt nezinu ko, ja, bet kad mēs bijām 2 gadu atpakaļ, ja, taisni pētīt šo noskaņojumu, kāds ir Latvijas pierobežā. Man likās sajūta, ka es esmu atgriezies padomu Latvijā 80. gados. Un man te mēģina tā nav, mēs taču to domājam, mēs darām. Nē, cilvēki, jūs kabinetos sēžot varat domāt, ko jūs gribat, bet aizbrauciet uz turieni un paskatieties cilvēku noskaņojumu. To visam vienkārši jau. Diemžēl, tagad mēs par to varam redzēt, ja, un nekas labs nav. Tāpat valodas referendums. Kurš atcerās, cik nobalsoja par krievu valodu kā otro valsts valodu? Apmēram 280 000. Ja, tas ir tikai pilsoņi. Vēl viss nepilsoņi. Tā kā mēs redzam, ka šeit ir ļoti laba vieta, kur attīstīt aģentūru, kas darbosies, ja, un tā tālāk. Visdrīzāk iespējams, ko Krievs varētu pret mums
darīt un kas būtu visbīstamākais, ko mēs varam pastrādāt. Šobrīd, skatoties uz visu to Krievijas raksturu, vispirms jārēķinās ar to kārtīgu hibrīdu kara operāciju. Jo kas ir hibrīda karš? Tajā var iekļaut jebkādu darbību, ko pret upuri īsteno agresoru valsts. Hibrīda karam nav ne gala, ne malas. Tā ir tā kā bumba. Tu nevari atrast galu, ne sākumu. Tur var iekļaut jebkādu darbību. Jā. Tas ir viens šūpot valsti no iekšpuses. Un te es atgriežos tas, ja ir tas sarkanais mežs pietiekami uzturēts, viņš pietiekami labi šūpojās, tas ir vislabākais instruments, lai mēģinātu valsti graut no iekšpuses. Jā. Un pēc tam sako, tātad, tur var būt informatīvie operācijas, tur var būt nemieri, tur var būt kiberuzbrukumi, tātad viss kas. Jā. Tālāk jau ir, protams, visi šie ietekmes aģenti, kas darbojas, kurus mēs it kā redzam, bet viņi, kā saka, manevrē uz bezdibeņa malas. Tālāk jau apakšā jau nāk tā aģentūra, kas veic aktīvās darbības. Jā. Un tālāk jau vēl trešā šlaka ir tie saucamie noderīgi idioti, kuri gatavi pavilkties par naudu, es nezinu, par pārējām. Un tad, protams, sako iespējams konvenciālais karš. Jā. Skatāmies uz Ukrainu, kāds ir šis kara raksturs šobrīd. Frontē, labi, pieņemam, kustības nav šobrīd nekādas. Jā. Bet tie ir masveida dronu triecieni, tie ir masveida raķešu triecieni. Kārtīgi. Jā. Mēs redzam, atkal šorīt no rīta Ukrainai virsū lidoja pār pat 350 gaisa mērķiem. Tūpē 250 triecienu droniem, raķetes, jā, cirkoni, iskanderi, balistiskās spārnotās, var sakot, viss. Jā. Tātad tie triecieni pa kritisko infrastruktūru. Jautājums tagad, vai mēs varam nosargāt savu kritisko infrastruktūru? Enerģētiskus objektus, jā, kuru pirms tam ir mēģinājuši izslēgt varbūt diversanti. Tāpatās iekšā speciālo operāciju spēku jau laicīgi pirms aktīvās fāzes, kuru uzdevums ir veikt diversijas un tā tālāk. Jā. Ukrainā, Harkivā, pirms iebrukuma Krievu specnaz jau dzīvoja mēnesi iepriekš, īrētos dzīvokļos, jā. Un tas bija ne tikai Harkivā, tas bija Kijevā, tas bija Sumos, Černihivā, tas bija. Jā. Tātad viņi var būt arī neieradušies no Krievijas, bet viņi var būt arī, kā saka, šeit vietēji aktīvisti, jā, kuriem ir bruņojums, kuriem ir iespēja. Viņa galvenais uzdevums ir informācijas nodošana, tātad mērķu norāde. Pārvietošanās kara spēkā un tā tālāk, atslēgas persona un tā tālāk. Jā. Kas ir hibrīda kara netīrākā taktika, kas strādā 100%? Kā jūs domājat? Kas ir tas, kuram pēc kā nav zāles vispār? Atslēgu personu nolaupīšana, ģimenes locekļu ietekmēšana un tā tālāk. Jā. Ukrainā 14. gadā tas bija ļoti labi redzams. Krima, Donetska, Luhanska, jā, visi pro-ukrainiski deputāti, viņu ģimenes un viņi tika ietekmēti. Tā ir ļoti laba taktika, pēc kur nav zāles. Jā, diskusija beidzās. Ja kāds būtu piešķīlis sērkociņu telpā, noteikti būtu izskanējis kārtīgs sprādziens. Ir cilvēki, kuriem ir pilnīgi skaidrs viedoklis par Ukrainu. Diemžēl šodien arī bija tādi, kas ļoti mīl iegūt informāciju Krievijas informatīvajā telpā. Jā. Ar tiem sanāca skaļākas diskusijas, jā. Bet tā jau laikam ir cilvēku daba. Visi šobrīd skatās varbūt mazāk uz Ukrainu, jā, bet mazāk uz Latvijas iekšējām problēmām. Ne mazāk, bet vairāk. Jā. Bet tā kā pilnīgi normāli šī diskusija bija interesanta. Jā. Un es domāju, ka varam izdarīt pareizos secinājumus. Ja. Galvenais, lai, kad Ukraina turās, viņi turpina, kā saka, turēt šo smirdīgo Krievu pasauli tur, kur viņai jābūt ir. Un vislabāk Krievu pasaulē ir tā vieta, kas ir metru zem zemes. Ja. Tur viņai būtu visīstākā vieta. Ja. Paldies Ukraiņiem par to. Ja. Jā, šeit tiešām interesanti šīs diskusijas bija, arī pēc oficiālās daļas. Tikai bišķi ir nogurums īstenībā to visu klausoties un uz to visu atbildot jautājumiem. Bet ir labi, jā. 4 gadi tūlīt būs un vēl nekas nav beidzies, jā.
Kāds būs Ukrainas liktenis, to mēs noteikti redzēsim turpmākajos mēnešos. Vai būs iespējams miers Ukrainā vai nebūs, bet šobrīd izskatās, ka nekas nemainās un Ukraina turpinās cīnīties. Un mums ir jāturpina atbalstīt Ukrainas bruņotos spēkus.